un atstājat, iezvanaties, sēžot uz dīvānu, visticamāk. Tieši tā, bet vispār tas sacensību garš, es domāju, cilvēkos ir, acīm redzot, dabā cilvēku, un kopš laikiem cilvēki dažādos veidos sacenšās, nerunājot par tiem, kas sacenšās par zelta medaļām olimpiādē, vēl iespējams vakardien, tāda bija tad tepat nedēļas nogalē. Arī tie, kas nav gluži olimpieši, bet savā ziņā pašu mājās iet uz zeltu un piedalās sacensībās lībiešu zelts. Jūs tagad prātojat, kas tas varētu būt? Nē, tur nav tā, ka jārokā ar apslēptā manta, bet kaut kas uz to pusi ir. Stāsts ir par žurnāla klubs rīkotajām piedzīvojumu sacīkstēm, kuras ilgst 16-17 stundas no tā brīža, kad tiek dots starts, un arī mūsu cilvēki tur ir klāt. Vīriešu iecienītais žurnāls klubs šī gada piedzīvojuma sacensības bija nolēms rīkot Kolkas pusē, akcentējot lībiešu sīkstumu, izturību un leģendāro dzīves stilu. Te tās sacensības ir veidotas vairāk katras sacensības vienmēr tiek veidotas ar kaut kādu stāstu. Tā kā šoreiz ir tāds stāsts lībiešu zelts, tad mēs aptveram tādu, cenšamies ietvert daudz dažādas kultūru vēstures lietas, teikas, leģendas, apspēlēt dažādas interesantas vietas, iekļaut. Un līdz ar to tās sacensības viņām ir tā otra tā daļa, kas ir tas stāsts. Sacensībām pieteikušies lielākoties ir neprofesionāli, taču garā stipri cilvēki, kuri ir gatavi apliecināt un pārbaudīt savu spēju robežas. Šis varētu būt tāds ekstrēmākais. Es sāku kāds pāris gadus atpakaļ skriet maratonā, tos 5 kilometrus gan vai ne, bet tā, kaut ko šad tad padara, bet tā, ka katru dienu nē. Ja jums gribās izdarīt kaut ko tādu, ko parasti citi nedara, tad tas ir labs arguments. Visādi citādi pārbaudīt sevi, un tas ir interesanti. Šitās sacensības ir specifiskas. Viņas atšķirās no pārējām piedzīvojuma sacensībām, ka tas sacensību formāts ir netipisks ar to, ka dalībnieki izlozē komandas. Līdz ar to tie dalībnieki ir savādāki nekā tradicionāli. Mēdz būt piedzīvojuma sacensībās tādu profesionālu dalībnieku diezgan maz, bet vairāk ir tādi kungi, vīrieši, kas vēlās pamēģināt kaut ko jaunu. Labi, nav te nekāda dzimuma diskriminācija, un arī dāmas tiek laipni uzņemtas vīru pulciņā. Galu galā viņas zina, ka dažreiz arī stiprais dzimums kļūst vājš. Sievietes taču ir līdzvērtīgas ar vīriešiem, kāpēc mēs neesam nemaz vājākas, un mēs varam vīriešus uzmundrināt, jo bija, piemēram, pagājušajā gadā mums arī situācija, kad puiši abi divi burkšķēja, tad es viņus nomierināju. Dalībnieku sastāvs liecina par sacensību nopietnību, jo starp daudziem mountieriem pa vidu redzams arī nopietnas profesionāļu sejas. Nav būts nereizi. No vienas puses, ka man piedāvājas, kas sāku gaidīt ar nepacietību. Un es ļoti priecīgs esmu tiešām, ka ir iespēja piedalīties tādās sacensībās. Es gaidu piedzīvojumu, es gaidu arī tādu sevis piespiešanu. Es patiesībā lielā mērā varbūt pat sākotnē, ka es iedomājos, es gaidu kaut kādu tikšanos ar cilvēkiem, kaut kādu tādu iepazīšanos. Es domāju, protams, tieši tas viss pārējais, kaut kāds piedzīvojums, kaut kāds sevis piespiešanās, sevis pārvarēšana. Un tas, kas vienmēr dzīvē ir bijis jādara, tikai citā jomā. Te ir atkal kaut kas savādāks. Sacensību ilgums ir 16 stundas bez apstājas. 70 km jābrauc ar riteni, 20 km jāiet ar kājām, jāpeld vai jābrauc ar laivām. Taču galvenais šeit esot nevis sacensības, bet gan kopā būšana. Startā vienmēr visi iet ar domu uzvarēt, bet finišā visi ir atraduši labus draugus, iepazinušies, un pēc tam ir ballīte, un pēc tam visi nonāk pie secinājuma, ka uzvarēt nav galvenais. Un kopā ar pārējiem ir nolēmis būt un pārbaudīt savu spēju robežas arī beztabū korespondents Alberts Tinters. Ir atlicis 35 minūtes ir atlikušas līdz startam. Kas būs priekšā, neko nezinu. Instruktārs sākās. Ātrāk sāksim, vēlāk beigsim, kā parasti, vai ne? Paldies jums, kungi! Pēc instruktārs vēl tikai pēdējā kopbilde, un tad jau viss sākas. Uzmanību! Kopā piedalās 16 komandas, katrā pa 4 dalībniekiem. Sacensības vēl grūtāks padara fakts, ka iepriekšējā naktī tieši Kolkā ir nolījusi gandrīz mēneša norma, taču izskatās, ka tās neviens šeit īpaši neuztrauc. Turklāt, lai uzvarētu sacensībās, ir nepieciešama arī loģiskā domāšana. Tur bija pēc tam kājām nogrieztiem zābakiem, kaltei kājas, izkalt kājām un ārā tev paliek zābaki. Jā, bet kā to sauc, kad nogriež kāju? Kas tas ir? Kājgriešana? Jā, visi skrien tālāk, atbilst pareizi. Kas zina, varbūt nākotnē šāda disciplīna varētu tikt iekļaut olimpiskajās spēlēs, un tad mūsējie varētu būt jau ļoti uztrenēti. Henriks Balkanīgs, Ivo Vejs, Vestbū no Kolkas.